Mans dienas uzdevums šodien ir nobraukt līdz galam. Tā kā man iepriekšējā sacīkstē tas neizdevās, tad šodien to ir jāizdara un jātiek ir finālā. Esam kopā 18 braucēji, cīņas būs ļoti skarbas, bet tā kā 12 braucēji ir finālā, tad vajadzētu tikt finālā. Šodien sāksies diezgan karsti, laika kontrole beigusies, 5. laiks. Negaidīt ātru trase, principā dažās vietās pat bail likt 6. robā. Tā kā interesanti būs. Mēģināsim mierīgi, pa maliņu, bet līdz galam. Rīts ir iesācies ļoti labi īstenībā, par ko ir liels prieks. Pārsteigts arī, jo pirmo reizi šajā trasē tā kā un tiešām ļoti ātri pēc stāstītām nevarēja saprast. Tagad nevar izvēlēties, kādas riepas likt visu, jo ir arī pirmais kontrollaiks un ļoti liela atbildība starta vietu pareizi paņemt. Riepas dils, dikti dils riepas šobrīd, cerams, ka līdz dienas beigām būs vēl ar ko braukt. Bet, galvenais nekļūdīties, saprast, kurā brīdī pēc iespējas vēlāk bremzēt. Es domāju, ka būs viss kārtībā. Kontrola laikos pagaidām tā smuki pa vidiņu, bet diena ir gara. Pirmajā kvalifikācijā startēja no 5. starta vietas. Nedaudz nogulēja startu, kā lielākā daļa šodien mūsu kolēģi, jo tur piesniedz diezgan ātri. It kā vajadzētu būt 5 sekundžu laikā, bet viņš to izdarīja pusotrā sekundē, kamēr mēs sākām braukt, tikmēr jau viss bija gabalā. Un otrais nesanāca īstenībā nepareizi starta izvēle, kā likās, ka tur visātrāk pārstries pāri. Tad beigās izrādījās, ka pati labā mala bija vissausākā, un tur arī uzreiz korpusa tiesa vismaz jau bija pazaudēta. Pēc tam mēģināju uzķert viņa tempa, tā kā piefiksēt kaut kādas kļūdas, lai var uzreiz mesties tā kā strauji noķert, bet, visu laiku pietrūk tāds trasē tāds ātrums, cik līdz kāds pietojas, bet kontaktcīņas tādas, diezgan spēcīgas nevar, pirmajā braucienā tas vēl nav vajadzīgs, tā kā... Jā, tāds akmeņus senās redzējis, tā kā pa kartupeļu talku dod virsū. Visu laiku stikls ir pilns ar akmeņiem. Diena ies priekš, tagad kāds starta vieta paliks noteikti tā pati atkal jāizvēlās, jo pirmā roka man vairs nav. Un tālāk redzēs, galvenais mašīnu vesels sataisīt tagad. Akmeņi, viss eļas radiators, viss iznīcināt. Man īstenībā noveicās, ka ieliks plasmas stiklu priekšā ir tāds, jo neko citu neredz, tikai akmeņus īstenībā. Bet starts bija daudz maz ok, un pirmajā līkumā uzreiz tiku galā lietuviešu kolēģim un smuki pa iekšmalu. Viņš atstāja riktīgi brīvu iekšmalu un izmantoja un aizbrauca. Tad jau sāk ķert rokā otru lietuviešu kolēģi un nebūtu 2 reizes nesaslēdzies, netrāpīja 3. ātrumā, tad būtu ticis līdzi. Starts sanāca samērā labs līdz brīdim, kad neieslēdz 3. ātrumā. Un līdz ar to uzreiz konkurenti pa abām malām aizskrēja garām. Un tad jau sākās pakaļdzīšanās, noķēru lietuviešu Honda Civic braucēju, un tad īstenībā, lai arī rezultāts varbūt braucienā netika labs, bet sanāca ļoti forša cīņa. Pacīņos riktīgi tur buferīgi, līdz pat pēdējam metram gaidīja, ka viņš kļūdīsies, bet viņš nekļūdīja. No starta aizgāja labi, bet, lietuvieši izrādījās nedaudz pa korpusu stiprāk nekā es. Izspied man atkal ārmalā, un turpinājums bija pilnīgi tāpat precīzi kā pirmajā kvalifikācijā. Noriņķoja droši aiz viņiem. Tā kā pagaidām plāns tiek izpildīts. Man liekas, ka šajā sacīkstē tieši būs finālā labāks starts no otrās rīnas. 90% sakārtosies startā, ja lielas kļūdas nepielaiž, pēc tam būs ļoti, jo tas ātrums tik liels, ka apdzīšanas iespēja tāda būs ļoti maz liekas. Kā pārējais galvenais, lai tehnika iztur, jo liela apgrieziena, liels ātrums. Bet vēl jau ir 3. kvalifikācija, vēl ir fināls, tā kā vēl ir ko braukt un braukt. Diena beidzot ir iesilusi, beidzot kaut ko lietuviešiem varam parādīt. Tā kā jā, beidzot viena lietuvieta nokot, līdz otra vēl nepietika bišķi. Mašīna ir sasista, radiators ir sasista, bet finālā esam. Laikam no 4. vietas būs tāds. Kas ir, principā, dienas plāns bijis, no 2. rītas būs labāk, es jau jūtu. It kā bija vislabākā starta vieta, viss, bet pieļāva muļķīgas ļoti vismaz. Šodien nav neveiksmes, nekā pagaidām liekas, ka neiet vispār no jau stāties. Gribējām padarīt klusāku, salika vati vēl un aizbrauc uz startu, kā jāsāk braukt, pilnīgi noslēpts faktiski. Un tā visa brauciena 5 sekundes iet, 5 neiet.
Jo starta brīdī parā vaļā likās, ka tūlīt būs, bet viss tādi burbuļi visu laiku un nekā. Priekšā konkurenti vēl rīvējās, viss ļoti daudz iespēju tik garām, bet nav, nezinu. Finālā es ceru, ka tehnika izturēsies uz pilnu, jo ir atbraukt pēc uzvaras. Es ceru, ka Leitis nepaspēs tālāk pārāk tālu aizskriet, jo to uzskatu par stiprāko konkurentu. Pārējais tagad ir atkarīgs no paša un tehnikas. Galvenais nebeļaut šitādas muļķības. Bija doma sagaidīt, ko tad priekšā braucošie sadarīs. Pāris apļus viņi tur viens otru diezgan intensīvi mēģināja iznīcināt, tas bija ļoti tuvu. Un braucot pēdējā aplī, man pie sevis bija tā doma, ka gan jau ka pacietība atmaksāsies. Un līdz pat pēdējām līkumam, pirms pēdējā līkumā tā riktīgi mēģināja lielu ātrumu ienākt, tika viņiem jau klāt, un te viens nesaslēdzās, tā vienu pabaksti un smuka aizbrauc diviem reiz garām. 4. vieta braucienā, forši, viss kārtībā. Kopumā es ar dienu esmu ļoti apmierināts, jo es izpildīju 3 punktus. Tātad pirmais, mašīnai nekas netika salauzts, tas ir viens. Otrkārt, es tiku finālā no 18 mašīnām, kas ir jau labi. Un es nobraucu līdz galam un beigās finišēju 7. vietā un es esmu izbraucies no sirds. Un izbaudīju kontaktcīņas, izbaudīju azartu, asas izjūtas, super diena. Un liels prieks par komandas biedriem. Brālis 2, Rudolfs Bogēns 2. Starta vieta bija pareizā, noskatīju ātrāko, kas zina, kas paņem startu, un startā tā arī saka, ka tik 3. Nevarētu sūdzēties, un pēc tam jau lēnām tā kā rakos uz augšu, bet, cīņas vienkārši visu laiku it kā centies ķert priekšēju, bet tai pašā laikā jāvaktē aizmuguri, jo no aizmuguras sāk spiest jau jūti, ka, baks tā kā, priekšējais faktiski gandrīz bremzē. Kā es teicu, 2. rinda iekšmalā un aizējām. Tieši 2. vieta bija pēc 1. līkuma. Un tad jau izvērtās ļoti aizvajošs fināls, manuprāt. Parādīju, kas ir kas. Lietuvieti mīcīja, bet beigās nenoķēra. Tomēr sāk mašīna kastāšu. Kurš tad negrib apdzīt. Bet, bija principā doma par kopvērtējumu, nevis par konkrēto posmu uzvarēt. Tā kā es domāju, ka viss ir izdevies. Un visam jābūt kārtībā. Gan pirmais Baltijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Vinnēja mājnieks, tāpēc īstenībā it kā arī ir bišķi rūgtums sirdī, ka par pāris centimetriem, bet, nekas nāk jauns sacīkstam. Arī pirmā reize aizvadījām, tik ātrā trasē vēl vispār, gandrīz jau rallycrossa tips, tā kā daži līkumi tā kā asfaltēti bija. Esmu ļoti apmierināts, jo esmu noturējies vēl aizvien uz kopvērtējumu vadībā stabili. Pagājušā 1. vieta un 2. vieta Baltijas čempionātā man tiešām ir, man liekas, paliels pārsvars, bet labs pārsvars. Ka vienkārši jādomā uz priekšu, varbūt nav ko cīnīties par 1. vietu, bet bišķi jāpiezemējas un jācīnās kopvērtējumu. Es pat varētu teikt, ka šī ir kļūst tāda, varbūt viena no mīļākajām trasēm, jo tiešām ātrumi labi. Vienīgais ir jākrāj naudiņu, lai tiktu pie labākas tehnikas. Parādīju, ka varu pabraukt tīri pa trajektorijām, nekļūdoties. Ja vēl brīžiem varētu viss ātrums atrast, vispār būtu, domāju, diezgan labi. Bet, ar skatu nākotnē. Ir jākrāj naudiņu, būs labāka mašīna nākamgad, tad laidīsim vēl labāk, vai ne? Cik 5 laižam!